Nu. Klausies. Kur tu tādu jaunu kleitu? Degrāpsties. Brokats? Brokāts. Ne fliperities, zinu. Tātad tu fliperis esi. Delfins. Tas ir triptās. Nu, redz, kaut spīguļi tie ir. Un ko tu dabūji tādu? Kā, kur vīrs uzdāvināja, Jakta kungs? Kur tad šis skopuļs viņš tev uzdāvināja? Kur uzdāvinājis? Es taču biju pie māsīcas aizbraukusi uz laukiem. Nu, meselu mēnesi. Sēnes, ogas lasījām, visu, kas nu bija, ko varēja salasīt. Pudeles lasījām. Atbraucu mājās no rīta, es tā klusām nebrīdināju to vīru. Klusām ienācu dzīvoklī, 5 no rīta bija. Ienāku iekšā, klusums, putničī, vida viss tāds. Skatos, uz pie manas gultas, Jakuma gultiņa, uz krēsla atveltnes, va šitā kleita nolikta. Blakus kurpes noliktas bija. Nopircis Jā, priekš tevis. taļa bija tāda, bet tā bija pa lielu. To ir piemērīju tā, nu, bet to ir. Un kurpes bišķi spiedza, bet redzi, ot, kleita taisni laikā bija. Ot, kāds man zelta gabaliņš ir. Pa mani domā visu laiku. Tā neviena cita nebija. Nebija neviena cita. Laikam pa logu izlēkus laukā. Es gan zem savu logu sastādīju kaktusus. Man zem loga cik daudz kaktus ir. Zini, kāpēc? Tāpēc, lai veči nelektu laukā pa logu. Pa naudu! Kā viņš to viņa? Vasaras vidū pa ziemas priekiem. Mums vēl dejotājas ir. Māsnektiņas. Ir. Un abonements Tvaika ielā mums vēl ir. Viss ir, bet Sandra. Lieta tāda, nu mēs faktiski ar Jāni, mēs tā visu mūžu esam kopā strādājuši. Un pēkšņi vienā brīdī mēs skatāmies visiem apkārtējiem, nu mūsu vienādiem, teiksim, tur grupai labvēlīgais tīps, tur vēl kaut kādiem, skatāmies, nu, tur, kur Muktiņšku spēlē, bet grupai arī, jā, visiem pēkšņi kaut kāds milzīgs jubilejs ar milzīgiem skaitļiem. Un mēs tā kaut kā savā tajā dzīves ritumā faktiski visu to bijām palaiduši garām. Mēs vienkārši tikai gājām un strādājām un pat nereiķinājām. Ja? Un pēkšņi vienreiz tā Laila mūs uzrunāja, saka, bet puiši, paklausieties, cik gadus tu jūs kopā vispār esat? Un tad mēs tā pēkšņi sākām rēķināt un tad sanāca, ka tiešām mēs jau esam kopā 4 gadsimtu. Iedomājies cilvēka mūžā, kas ir 4 gadsimtu. Un tad mēs nodomājām, ka katrā gadā faktiski ir tapusi viena programma. Tas ir, mēs esam izlaiduši kaut kur tad apmēram 20 programmas mums ir izlaistas tādā drausmīgā daudzumā. Un tad mēs nolēmām, nu, kad ir bijis tik daudz forši, ir kaut kādi ieraksti saglabājušies, un mēs nolēmām, ka to vajadzētu kaut kā atsvaidzināt, jo, diemžēl, ir tik daudz jaunas paudzes izauguši, kas mūs vairs nepazīst, kas mūs neatcerās, kas vispār nezina, kas mēs tādi esam. Nu, tad mēs vienkārši nolēmām mazliet sapurināties un kā saka, uztaisīt to produktu, ko nosaucām Imantai Babītai 25. Nu, svētkus paši sev. Mēs no Vada Hilēvičam nebijām redzējuši 20 gadus. Zinām, ka tāds ir tāds komponists, kas kādreiz ar mūsu kopā strādājis, sarakstījis dziesmas mums ir. Jo viņš ir fantastisks aktieris, arī komiķis. Un tad mēs tā kopā sanācām. Un mūsu draugi. Andris Baltats, ar kur mums ir jau laba pieredze. Mēs strādājam kopā, mums kaut kā ļoti labi tandēmā izveidojās šī uzstāšanās. Uz viņu nāca, uz mums nāca, mēs tā kopā sapulcinājām. Tad ir... Nākamais iekšlietu ministrs. Jā, Puzikovs. Un meitenes atkal savukārt ģīpst. Tas nāks uz viņu atkal savukārt. Nu, deju grupa, es domāju, arī ļoti interesanti. Krāsaina deju grupa. Sarmīta, Jekaterina un Denis. Sarmīta ar Denis uzvarēja tajās dejās, dejot tik nost. Un Jekaterina arī dabūja kādu vietu, liekas, jā. Un tad ļoti, es domāju, ļoti interesanti tāda programma ir izveidojusies. Mēs parunāsim, Baltacis, Puzikovs padziedās, mēs paši padziedāsim. Tumakovs uzdejos ar meitenēm. Nu, tā.